Mēs domājam, ka principā cilvēki ir gatavi parakstīties par krievu valodu kā otru valsts valodu. Es zinu, šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Es neprasu daudz, tikai latvisku Latviju, bet vidi, kur mans dēls aug, diktē kaimiņu partiju. Vai mēs esam viesi paša zemē? Ja vēl ne, tad drīz būsim. Varu derēt aģitācijas un kampaņas pret latviešu nāciju, velkot paralēls ar mums un nacistisko Vāciju. Vācot paraksts, lai otra valoda šeit būtu Krievu. Turpmāk svinēsim 9. maiju, bet ne Lāčplēšu dienu. Mani manā zemē sauc par Gans. Viss ir kārtībā, vai arī es ko jaucu? 16. marta piket, kad noliek ziedz. Leģionāri pie Milds, tā ir atceres diena. Georg Lent pie Tekrakola ar sirpu un āmuru neliecina par Latvijas pilsoni. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Tātad šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. Šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt abreņu sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks un viena valoda. Šeit nav Krievija. Un šeit nekad nebūs Krievija. Nesapņojiet par to. Un jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos referendumā.